ļauni tikai rada trešo ļaunumu. Atriebību. Ja, piemēram, otram tu izdari ļaunu, viņš tev sāks darīt ļaunu, tad rodās vēl cilvēks konflikts. Bet, ja tu izdari ar labu un palīdzi un viss tā tālāk, tas jau viņam sāk mazliet domāt, nu redz, varbūt es nepareizi darīju, pareizi, ka nevajadzēja tā skriet virsū, un būtu vēl labāka filma. Ja es būtu zinājis, ka viņš kino režisors ir. Jūs nezinājāt. Es domāju, ka Meža māja man uzlaidus virsū, jo es ar Meža māju naidā. Tāpēc, kad viņi iet malu medīt, saprotiet, un es domāju, ka viņi uzlaidus man to Zviedri virsū. Jā, es nekad nedomāju, ka es arī izsakos, es saku Zviedri. Un tu atļāvi šitā tevi apšpļaudīt un visu vienai vecai vecenei. Un tu nekā neteici, jā, tu saproties. Šitā te un paskaties, te būtu, es saku, Zviedri, ņemsim nu jaunu to filmu. Iedomājieties. Es nu sēžu tur karte visu un tā tālāk gidoju par gidu, visus maršrutus zinu, cilvēkiem ogu sēņu vietas, visu izstāstu. Nu, tā atbrauc pie manis Andrei. Inta, jūs jau знаешь. Es pie sevis tā domāju, после войны родилась, я все знаю, абсолютно. Я говорю, ну и что ты хотел, Андрей? Ты знаешь, вот здесь есть, которые окопы, и там есть, можно найти и танки, и все. Да, я говорю, я все знаю. Мне блокнотик на шее, вот я pie sevis domāju, es nelasītu zālītes, bet tikai skatos, kur ir tranšejas, un tur ir monētas, tur ir cepures, un tur ir viss. Es saku, да, я знаю примерно. Ну, saku, это будет стоить 20 бляшей, молоко литровое, ну, 200 грамм колбасы, масло. Сейчас будет, после стола. Сейчас будет. Aizbrauc, atved. Nu, тогда поехали. Aizvedu, es zinu vietas, tur zinu, kur šito te, kur pārēji rakušies, bet viņi jau nezinu. Es saku, un tagad atved man mājās. Через полчаса они ко мне. Инта, а там уже копались. Если копались, значит, что-то есть. Я теперь, знаешь, этот, который кувшин копает, так на глубину 2 метра, знаешь, этот землекоп. Ты богатый, ты на джипе. И эту военную дорогу, которая идет на шитворте Каунсиемс, ты откопай. И все найдешь, что хочешь. Un jūs zināt, viņš taču nesaprata, ka es nesaku nopietni. Pēc 2 dienām Tomaševičs pie manis Inta. Tu zini visu, atkal es visu zinu. Kas, ko visu zinu? Jā, es saku, un kas tad ir, ko tu gribi no manis? Tas ceļš uzrakts ir apmēram 3 kilometri apmērā. Vai, viņi vēl tur turisti. Vai, es saku, es zinu, kas to izdarīja. Bet tu man samaksā par 10 gadu darbu. Samaksā man par 10 gadu darbu, un tad es tev pateikšu. Pašlapti tudā, i uzšļāva. Un pats pēc tam balto zemi veida un laida virsū. Tagad tikai var tur iebraukt, kad ir lietains laiks. Citādi iekšā tu netiec. Viņš nesaprata, ka nes viņu cauri. Nē, tagad viens atnāk vēl. Inta отbrauc vecāks gados. Ты знаешь, здесь где-то есть танк. Да, мне бабушка рассказывала. Есть танк, я знаю. Kaut es nekā nezinu. Zinu, man tie muļķi ir apnikušies. Ja viņi bāžās virsū, nu taču jāsaka, ka zinu, vai ne? Kur ir tanks, jā. Jā, vot, ka viņš būtu Zviedris laidis šitos materiālus klāt, nu tad cilvēki pārsmietos vismaz pareizi. Un es saku, да, бабушка говорила и так далее. Я говорю, ну, а что мне за это будет? Половина твоя. Как? Я saku, ты знаешь, что выкапывать теперь нельзя и так далее. А я saku, половина, а вторую половину буду я копать. Я saku, не. А ну как ты, дура, не понимаешь? Мы выкопаем, потом разделим деньги. Не. Vispirms деньги на стол. Тогда я тебе покажу. Tad atbrauc pie manis, man iebiedēt, Dobermanis bija līdzi, un mani iebiedēt, знаешь, ты подумай. Я saku, ну, я сейчас подумаю. Мобильный есть у меня, хорошо заряжен, через каждых 4 дня, я говорю, мне бояться нечего. Чем скорее умру, тем лучше. Не надо будет кушать, думать, с какого мусорника, с какой помойной ямы взять и так далее. Nu, ot, un aizbrauca. Tu saproti? Nu, šitas, un tad viens, tu vairs redzu, ar džipu. Inta, tu знаешь, ja es tur sēžu, ar to karti visu stāstu visiem, visas vietas, kā izbraukt 7 maršruti, kur ir skaisti viss. Un tagad
Viņš saka, Inte, знаешь, что я нашел? Nu, Žori, что ты нашел? Viņš man ūdeni ved līdz pēdējiem. Šito te, kamēr jau ar to lāpstu var sniegu. Знаешь, что я нашел? Я говорю, ну что ты нашел? Attaisa to vaļā aizmuguri. Kādas 18 granātas. Visas kataica pa mašīnu. Zini, nomirt, viņš te Kā nesaprot. viņam vajag? Klausies tagad tālāk. Kai nāvē acīs skaties, tad zini, tad es saku Žoram, мне картошка жарится, я говорю, последнее, жать хочу, как собака. Nu, ķoķa Inta, Žora niekagdā мне aiznesos kā būtu un aiztaisīja duris. Un tā kā zini, ka toreiz tie vilki man bija acu priekšā, ja, ka gandrīz neapēd 2009. gadā. Viņš aizbrauc projām, ierodās pie manis pēc 2 dienām, kā tu redzētu, nolīmēts ar tām nakļeikām, saproties. Ko viņš izdarījis? Garāžā salicis iekšā tās visas granātas un šito te pusi sarūsējušas tādas, es cik uzmet acis jau tur galviet krugom. Un šito te, un turpat garāžas ir tas Enguras ielā, Jā. tur tas 125. garāžas. Stūra, jā. Jā. Nu, un tagad šito te nes uz mājām, noliek koridorī un laiž internetā, ka viņam ir tāda un tāda lieta, vai kāds negrib nopirkt, saproties, jā. Un viņš saka, viņš stāsta, а мне отвечает, что ты с ума сошел? Сейчас собирай гранаты и бросай в речку. Быстрее веди на речку, ты понимаешь? Viņam 2 puikas, vienam 2, otram 4. Nāk iekšā ar šitotiem, kā viņi skaitās, ar sievu. Un tas mazais, oi, papa, granāti привез, будем войну играть. Saproties, māte, ka ieraudzīja, ka ķēra to pīto, zini, putekļi, to drāti, zini, kas ar koku, ka sākusi sist, seja viena asins jūra. Kaimiņš knapi izglābis, ka sākusi bļaut, tas ierausi viņu pie sevis iekšā rētas uz visu mūžu. Atbrauca pie manis pēc 9 dienām, pēc tam atšoknījās viņa, bet viņas jau nesadīs šitā te uzreiz, saproties. Es salikšu zāles virsū, norunāšu, un būs viss kārtībā. Vot tāds iznāca viņam ar šito te ar visu to granātu. Rētas jau būs drausmīgs. Es brīnos, ka nepārsita tos skrimšļus pušu, un ka viņš dabūja aizlaisties, ka viņš nebija dzēris, un viss, kamēr tur ar rokām priekšā. Rokas sasita viss. Vot tā būtu filma. Ja es būtu zinājis, ka viņš ir kaut kāds režisors. Bet es taču neprātā neienācu, saku, salikt šitos materiālus kopā. Tā būtu nepārspējama filma. Nepārspējama.